Lata salikta līdz pusē māja, bišķiņ vairāk. Pēc tam liks talažas. Un šobrīd kaut kā tā. Fasādes darbi. To ir sīti stūri, dībeļi un aplogiem. Šajā pusē vēl nav. Nu ko, top fasāde. Liekās iekšā siets. Aptuveni tā. Stabus vienai sienai uzlikām jau ar Dāvidu. Liksim spāres. Nezinu, cerams, ka pamati noturēs. Dāvids teica 100%. Garantiju dod 10 gadus, teica. Nu tā, pārkare nogriezti jau kā vajag. Sākām likt plēvi jau, latojums, viss kā vajag. Latojums salikts, pusstundā kaut kur salikām visu šitā latojumu. Nu, vai bišķi vairāk, kaut kur 2 varbūt vai 3. Tagad jāliek tikai bleķis. Fasāde drīz būs gatava. Un nojuma jau arī drīz būs gatava. Jāuzliek šis jumts. Mašīna jau var stāties mierīgi. Tur tālāk būs garāža. Šeit būs durvis uz garāžu. Jumtu uzlikām segumu. Neteikšu varbūt, ka ideāli, bet nu tuvu tam. No šitās puses savienojumi, protams, redzās bišķiņ. Nezinu, vai tas ir darba problēma vai lēts materiāls varbūt. Tomēr nezinu, bet nu tas nav svarīgi. Galvenais, ka ir jumts uzlikts. Un Dāvids man pavelti uzlika.
pūš galveno fasādes daļa ar kompresoru un pistoli. Šādi izskatās uzpūstais dekors. Viena siena uzpūta, bet vēl nav nožusi. Nekas ar roku nav jāvelk, ar kompresoru uzpūsts, kā krāsa, ar speciālu pistoli. Trešās pagaidu trepes. Šitās jau pagaidām solīdākās uz īstiem pamatiem. Pēc tam vienkārši pārklājumu uzliksim nopietnāku un būs ideāls trepītes sieva krāsā. Nu, lūk, šādi izskatās. Beram zemi mājas priekšā, lai iestādītu zālīti šeit skaisti. Mājas ārā nekur tikt nevar. Kur nu vēl aizbraukt? Ir 24. gada oktobris un top terasa pamatiņi jau bija ierakti iepriekš. Tagad nolīdzinām smiltis apakšā, uzliekam ģeotekstilu, lai zāles neaug, un pa virsu vienkārši plānā kārtiņa sīkšķemba, lai tā plēve tur stāv mūžīgi. Nu, lūk, tāda būs terasīte. Pirmā kārta ar brusiņām jau ir gandrīz pusē. Lūk, šādi es izdarīju. Izvaru caurumu 10 mm. Ieliku 8 mm vītņu stieni un ar 2 komponentu līmi ielīmēju. Viņš tur turās ļoti labi. Jau izmēģināju uz citiem, ļoti stipri pievilku un nekas tur neizkrita, neizlūza. Kā turās ļoti labi. Viss ir super līmenī. Tā kā tā arī turpināsim uz priekšu. Tagad es esmu izvarvis caurumus un mēģināšu iedabūt iekšā. To visu vienkārši paņēmu un pieskrojam klāt. Paņem, pievelkam, pagaidām mazliet, pastāsimies līmenī.
Šis ir ideāls. Tikai pieaugsim bišķiņ vēl stiprāk. Tagad ejam uz nākamo. Te arī līmenis līdz būs ideāls, kad pieaugs. Nu, un tā uz priekšu. Pirmā kārta ir pabeigta pilnā garumā. Viss ir salikts pirmajā kārtā. Pēc tam nāks otra kārta. Šie te dēļi. Un tad terases dēļi nāks. Šādi lūk izskatās. Šobrīd. Esmu sācis likt otro līmeni jau. Nu jau gandrīz drīz būs galā. Skrovējies klāt ar 16 centimetrīgām skrovēm. Šādi te. It kā izskatās diezgan stabili, vēl nekustās, bet ja kustēsies kāds, tad iespējams ielikšu starp viņiem brūsuņas tādas maziņas atgriezumus. Un tad it kā būtu jābūt vispār ideāli. Un uz šiem jau būs terases dēļi. Šeit būs tāds stūrīts. Un šādi izskatās. Šeit viņas ies šādā virzienā, perpendikulāri mājas sienai. Un šīs mazais gabaliņš ies paralēli mājas sienai līdz šai vietai. Nu tā terases dēļi jau ir sākti likt. Tā šeit maliņa nevar redzēt, bet sāku ar maliņa. Un tā iet uz priekšu, un pēc tam šeit vienā līnijā smuki ar zāģi nogriezīšu, lai visi būtu vienādi. Un tad nāks tāds dēlīts. Pēc tam strādājam pa naktīm, jo kad tad vēl strādāt? Dēls tusē ar bobuļu. Mēs ar sievu liekam terasi. Ir uzlikta pus terase, bišķi mazāk. Reku šī tāds stūris ar cirkulāro zāģi. Šeit gan stūri nemaz nemēģināja. Tāpat nebūs redzams, kad nokrāsos. Tagad tikai nolakots bišķiņ. Šādi te lūk sanāca. Tojos noslēdzošajai fāzei, kas ir šīs gals. Šeit iznāk no guļamistabas, sanāk, un smuki var aiziet uz lielo terasi zem lielā jumtiņa. Tā kā šeit viss jau ir gatavs eļļošanai, krāsošanai. Lūk, šādi te izskatās. Terase ir pabeigta, izņemot pakāpienu, bet to nākamgad vispārējais ir pabeigts. Tagad tikai jānokrāsā. Lūk, šādi izskatās. Eļļošana tā ir. Eļļojam. Kā tev tāda eļļošana patīk? Ļoti labi, tā kā es nezinu. To es saprotu.
Pa 5 minūtēm viss terasa būs gatava laikam. Tad vēl paņem. Nu, ļoti skaisti. No šeit forši. Šeit? Nē. Vim! Nu tā, pirms pāris mēnešiem biju uztaisījis šīs kāpnītes un pa virsu vienkārši saliku pagaidu OSB. Bet tagad ņemu to nost visu un likšu virsā šos te pašus terasas dēļus. Tikai nevis šo pusi, ko uzliku uz terasas, bet šo, lai vienkārši atšķirās un kaut kā estētiskāk varbūt būs, ka nebūs vienāds visur. Nu, lūk, tā kā uz ziemu būs skaisti. Nu tā, vairāk par pusi ir gatavs. Trepes šogad paliks tas pats. Mainīsim, kad būs bruģis. Tagad tikai gali palika šeit griezīs. Apakšā ruberoīts, lai nepūst dēļi šiem. Tāda būs ieejas terasīta. Priekšā, mājas priekšā. Pirmais līmenis ir pabeigts, tagad tikai kāpnītes nokrāsos un būs gatavs kādam laikam. Būs ļoti skaisti. Trepes ir pabeigtas. Ies. Terasīta. Šādi lūk sanāca. Šādi lūk izskatās māja no ārpuses. Ar apgaismojumu mūsu fasādes. Protams, varēja likt jumtā, bet to arī var paspēt pēc tam izdarīt, kamēr nav vējkastes vēl ieliktas. Bet fasādē pēc tam vairs nevar ielikt, kad fasāde jau ir gatava. Tā kā rezultāts, man liekas, ir jau diezgan labs, un mēs pat arī neliksim laikam vējkastēs. Kaut gan varbūt ieliksim, bet vienkārši var ieslēgt un izslēgt, kad grib. Lūk, šādi izskatās no priekšpuses māja tumsā. Lampiņas ir uzliktas un izskatās ļoti skaisti. Viens caurums izvarts. Protams, mēs ievainojām mazliet. Turpināsim ar nākamo caurumu. Otrs caurums arī ir izurts. Viss ir putekļos ļoti lielos. Varbūt vajag pirms māja ir pabeigta. Pirms māja ir pabeigta. Tagad mēs to zinām. Un tā pie sienas ir pielikts. Tu bija augšā, jā? Tagad sāksies trubu vienošana. Es tev nevaru augšā. Mēs ejam, mēs tagad braucējam. Nu tā, no ārpuses. Jau pielikām. Šeit arī kā ir. No iekšas jau arī drīz viss būs gatavs. Trubas ir savilktas, 4 gabalas. Viena uz iekšu, viena uz āru. Un 2 pie kolektoriem. Šeit. Tā kā drīz varēs slēgt iekšā ventilāciju. Nu ko, sistēma palaista. Visi kā strādā, gaisa iet. Visi laimīgi. Tālūk izskatās no šī rakursa. Tur ir nojame. Šeit ir noteikts siltumsūkņa. Sūknis, vai kā viņu tur nosaukt. Kas ārpusē stāv tāda noļamīta.
ar pelēku metāla jumtu, kuru nevar redzēt. Šeit priekšā kāpnītes uztaisīju nesen. Nu, šeit būs iebraukšana. Šī zeme nav mana sākas tikai uz šeit. Bet tā kā šeit nav nevienas citas mājas, tad tālāk, tad varētu teikt, ka šī arī būs principā mana zeme. Es te uztaisīšu bruģīti, un tad te varēs likt, protams, žoks man būs šeit. Tur, kur vajag būt. Un tālāk, tur būs garāža, nu, taps pēc tam. Ir decembris, un man ir jāuztaisa garāžai sienas, tāpēc, ka nodot eksploatācijā nesanāks, ja nav sienas, bet ir tikai stābi, tāpēc nāksies uz fiksa uzmeistarot tādas sienas, kas pēc tam paliks kā vēja barjera, pēc tam nāks latojums un tad vagondējās. Tā kā šis viss ir jāizdara, lai varētu normāli nodot eksploatācijā, jo viņam vajadzīgas bildes no ārpuses, un bildē sienas nebūs, tad arī nevarēs. Tagad sienas būs. Pagaidu būdiņa ir pabeigta. Šādas te durtiņas. Un iekšā pagaidām izskatās tā. Pēc tam būs siltinājums. Būs silta garāžiņa, kur kaut ko darīties pa ziemām. Parādīšu jums pilnu apskatu mājas, sākot no ieejas, beidzot ar toaletēm. Šeit ir zvaniņš, Ubiquiti var piezvanīt, un uz telefona atnāk ziņa, ka pie jums ir ciemiņi. Tātad šī ir ieeja. Šeit ir pagaidu karināmais. Nezinu, cik viņš tie ilgi būs, bet plānots te ir skapis, aizveramais ar spoguli kāda. Nu tā, šeit ir spogulis. Šeit ir katla telpa, ko jūs varētu redzēt pirmajā video piekrauta, bet nav jābūt viņai skaistai, jo tā ir katla telpa. Durvis te arī būs drīz kaut kad. Tur ir uz bēniņiem kāpnes. Un šī ir mūsu super mājīgā viesistaba ar daudz bērnu mantām. Šādi loki izskatās. Pabeigts viss. Ļoti skaista loga liela, dod daudz gaišuma un plašuma sajūta. Pirmā ir toalete priekš visiem. Lielā vannas istaba ar dušu. Šeit ir mans office. Pagaidām vēl nav griezti uzlikti, pēc tam būs iestiepjamie griezti. Šī ir guļamistaba priekš vecākiem. Šeit būs gardrobe, ko es nerādīšu, kur vēl pagaidām nav gatava. Un šeit ir vannas istaba priekš vecākiem speciāli. Un šeit ir trešā guļamistaba sanāk, ja neskaita ofisa. Izskatās šādi. Arī tūkst kāds
skapīts gan jau. Griezti trūkst pagaidām. Nu, lūk, 3 istabas kopā. Šī pagaidām ir kā office, bet būs guļamistaba. 3 guļamistabas, 2 toaletes, katla telpa un lielā atpūtas telpa kopā ar virtuvi.